Biedrības no Salaces līdz Rūjai stratēģijas realizēšana, atbalstot vietējās iniciatīvas 2013. gadā, ir finiša taisnē. Biedrība ir mērķtiecīgi darbojusies jau 4 gadus, un tās galvenais uzdevums ir bijis piesaistīt Eiropas Savienības līderu pasākumiem paredzēto finansējumu. Par mūsu iedzīvotāju nevalstiskā sektora, pašvaldību un uzņēmēju aktivitāti liecina raksturīgi salīdzinājumi skaitļu valodā. Pirmajā konkursa kārtā 2009. gadā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi. Piešķirtais finansējums bija 82 882,78 lati, bet pieprasītais daudz lielāks – 186 824,98 lati. Projektu mērķi bija sakārtot lauku iedzīvotāju atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietas. Prioritāte – sporta un kultūras dzīves dažādošana. Otrajā konkursa kārtā 2010. gadā tika pieņemti 20 projektu pieteikumi. Piešķirtais finansējums bija 89 254,25 lati, bet pieprasītais 301 995 lati. 2012. gadā tika izsludinātas 2 kārtas. Trešajā konkursa kārtā biedrība izvērtēšanai pieņēma 48 projektus, kuru realizācijai būtu nepieciešami 456 477,65 lati. Atbalstīti tika projekti par pieejamo finansējumu 200 425,09 latu apmērā. Ik viens no iesniegtajiem projektiem bija unikāls ar savu ideju, ar vēlmi radīt sakārtotāku un pievilcīgāku mūsu dzīves telpu, lauku vidi vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. 2013. gads ir lauku attīstības plānošanas perioda noslēdzošais gads. Gads iesākās ar projektu pieņemšanas 4. kārtu. Tā bija paredzēta pārtikas mājražotāju atbalstam. Tika iesniegti 14 projekti, tika izsludināts 59 720 latu liels finansējums. Projektu iesniedzēji kopumā pieprasīja 36 079 latus, tādēļ liela naudas summa 23 641 lats palika neapgūti. Mēs analizējām radušo situāciju un saskatījām galvenās problēmas, kas kavēja vai atturēja potenciālo projektu iesniedzēju. Kā pirmā jāmin, mazajam uzņēmumam vai saimnieciskās darbības veicējam pārāk maza ir paredzamā atbalsta intensitāte. Mazie uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļu nemaksātāji, un šī nodokļa daļa netika attiecināta kā projekta izdevums. No atbalsta intensitātes, kas maksimāli var sasniegt 50%, reālais ieguvums ir ap 30%. Otrā problēma – trūkst pašu līdzekļu, ko ieguldīt projekta realizēšanā, un bankas nav ieinteresētas izsniegt mazus, nerentablus kredītus. Kā trešo svarīgāko iemeslu jāmin nedrošību par saražotā produkta pieprasījumu. Dažkārt skaļāk par labajiem piemēriem izskan arī ziņas par neveiksmēm, par pirktspējas samazināšanos un lielo konkurenci. 2013. gada vidū biedrība izsludināja 5. konkursa kārtu. Konkursam kopumā tika iesniegti 35 projekti. Rīcībai pakalpojumu dažādošana, to kvalitātes un sasniedzamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem tika iesniegti 6 projekti. Rīcībai iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu, izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana tika iesniegti 26 projekti. Trešajai izsludinātajai rīcībai, lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmsapstrādei mājas apstākļos, tika saņemti vien 3 projekti. Paredzētais finansējums netika apgūts, un tādēļ tika izsludināts atkārtots konkurss. 2013. gada nogalē tika izsludināts noslēdzošais 6. projektu konkurss, kurā ir 9121 lata liels finansējuma atbalsts pārtikas mājamatniekiem. Biedrības Laņģezers realizētais projekts Ezera krasta labiekārtošana ir acīmredzams ieguldījums lauku teritorijas sakārtošanā un pievilcīgas vides radīšanā. Tas pilnībā atbilst līderu būtībai, kas, kā zināms, ir uzlabot dzīves kvalitāti laukos.
Šobrīd, kad realizēts projekts, Lodes pagasta iedzīvotāji ar lepnumu var teikt: nu mums pašiem ir sava jūriņa. Pēc veldzēšanās ūdenī vairs nav jāmēro ceļš ne uz Pērnavu, ne Tūju. Biedrība Laņģezers, piesaistot līderu atbalsta finansējumu 16 000 latu apjomā, Rūjienas novada iedzīvotājiem ir radījusi ne tikai ar pamatīgiem koka galdiem, soliem, ģērbtuvēm, toaletēm, laipām, laivām, katamarāniem un rotaļu lietām bagātīgi aprīkotu atpūtas vietu, bet arī mūsdienīgi sakoptu vidi. Biedrība Laņģezers ir izveidota vēl pirms novadu reformas. Biedrībā ir 40 biedri ne tikai no Lodes, bet arī no Rūjienas un mūsu kaimiņu pagastiem. Biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Taims par projekta realizēšanu saka, ka pagātne ir gara un ar problēmām. Nācās saskarties ar negaidīti lielu birokrātiju un ierēdniecības pretestību. Te tāda, te atkal cita prasība, te neder tas, te atkal vajag tā. Brīžiem jau likās, kādēļ gan to visu esam uzņēmušies. Darāmā bija ļoti daudz. Ezera krasts bija krūmos un brikšņos ieaudzis. Rakām un iztīrījām krastu. Ar lieko zemi aizbērām bedres. Pa ziemu ezera krastā saveda smilti, planēja, līdzināja, lasīja akmeņus. Radās bērnu spēļu laukums. Laipas paši taisījām. Darbos savā brīvajā laikā aktīvi iesaistījās neviens vien biedrības Laņģezers biedrs, draugs un brīvprātīgā darba veicējs. Projekta atklāšanas brīdī man pat ir grūti kādu īpaši pieminēt, lai nepiemirstu pārējos. Biedrība no savām biedru naudām katru gadu ezerā ir ielaidusi zivju mazuļus, tādēļ šī atpūtas vieta interesē ne tikai ūdensprieku baudītājus, bet arī makšķerniekus. Šīs skaistās vietas izveidē un apdzīvošanā pagaidām esam spēruši vien pirmo soli. Biedrībai būs jādomā par nākamo līderu projektu. Ļoti ceram, ka šo atpūtas vietu iecienīs un pratīs novērtēt ne tikai Lodes, bet visa Rūjienas novada iedzīvotāji. Ideja jau noteikti radās no tevis pašas, jo tu biji atbraukusi uz Rūjienu ar semināru, izstāstīja, ka tāds projekts vispār ir iespējams, un, protams, apspriedāmies, kad vajag, un kad vieta ir kolosāla, un ka brauc no Igaunijas šeit atpūsties, un ka vajag labi iekārtot. Rūjienas novada amatnieku biedrība Rūzele. Projekta Rūjienas amatnieku biedrības Rūzele apmācību centra iekārtošana iesniedzēji ir Rūjienas novada mājamatnieki, kuri apvienojušies biedrībā Rūjienas amatnieku biedrība Rūzele. Biedrības nosaukums nav nejauši izvēlēts. Senākos laikos Vidzemes novados čaklas, gudras un visādus sieviešu darbus pieprotošās saimnieces tika dēvētas par Rūzelēm. Biedrībā darbojas cilvēki ar lielu pieredzi dažādās amatniecības jomās, sākot no rokdarbiem, kalumiem un kokapstrādes, beidzot ar tradicionālas latviešu virtuves prasmi zinātājiem. Amatnieku apmācībām un pieredzes apmaiņai bija nepieciešams labiekārtot telpas. Talkā nākusi Rūjienas novada dome, piešķirtas gaumīgi izremontētas telpas, līdzfinansējums projekta realizācijai. Līderfinansējums tiks izlietots apmācībām nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegādei. Kopējās projekta izmaksas ir 6206,19 lati. No tiem līderfinansējums 5585,57 lati. Biedrības līdzfinansējums ir 621 lats. 2013. gada 19. februārī Rūjienā Skolas ielā 8A svinīgi, saviesīgi un latviski atklāja amatnieku biedrības Rūzeles tautskolas telpas. Vērienīgais projekts veikts ar Eiropas Savienības līderu pasākumu finansiālo atbalstu un Rūjienas pilsētas domes ieguldījumu. Rūjienas novada tautskolas vadītāja Gita Zariņa teica paldies visiem, kuri piedalījušies un palīdzējuši šim notikumam tuvoties un īstenoties. Viņa uzsvēra, ka šis būs mūža izglītības centrs visiem Rūjienas novada iedzīvotājiem. Mīļi gaidīti būs arī interesanti no tuvākas un tālākas apkārtnes. Ieklausoties cilvēku vēlmēs, tiks organizēti semināri un kursi, dažādas apmācības un nodarbības, pie kam cenšoties pēc iespējas piesaistīt dažādu fondu līdzekļus, lai iedzīvotājiem viss būtu par brīvu. Paredzēts arī, pārstāvot iedzīvotāju intereses, startēt dažādos projektos, lai gūtu finansiālu atbalstu amatnieku darbnīcu izveidei. Gita Zariņa cer, ka ieviesīsies arī laba prakse, savstarpējās pieredzes un iemaņu nodošanā gan paudžu starpā, gan dažādu profesiju ietvaros.
Biedrība Rūzeles ar tās vadītāju Gunu Ķiberi ir tautskolas sadarbības čaklākā partnere un ar to kopā ir realizēts sapnis par savām telpām, kur rosīties, mācīties, atpūsties un veidot interesantāku gan savu dzīvi, gan aktivizēt visu novadu. Skaistās telpas būs pieejamas ikvienam. Tās par brīvu varēs izmantot gan uzņēmumi kādiem nekomerciāliem mērķiem, gan biedrības un dažādas iedzīvotāju interešu grupas. Viss būs, viss notiks. Sola labi iesāktais. Šajā vasarā Vilpulka pagasta ļaudis bauda atpūtu labiekārtotā vietā, jo biedrība Dabas stūrīši ir realizējusi projektu Veselīga dzīvesveida iespēja nodrošināšana Vilpulkas pagasta iedzīvotājiem. Projekta iesniedzēja mērķis bija risināt Vilpulkas pagasta iedzīvotājiem būtisku nepieciešamību. Līdz šim tiem nav bijis iespējams nodarboties ar aktīvo atpūtu, jo nav bijis šīm aktivitātēm piemērots sporta laukums un aprīkojums. Tāpat mazuļiem nav bērnu rotaļu laukuma un jauniešiem tikšanās vietas. Biedrība iznomāja zemi un realizēja projektu ar mērķi sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana. Jau 2011. gada vasarā tika ielikti pamati basketbola un volejbola laukumam. Tālāk tika iegādāti velosipēdi aktīvai atpūtai jauniešiem un iekārtots rotaļu laukums mazākajiem bērniem. Lai apkoptu teritoriju, tika iegādāts zāles bļāvējs un krūmgriezis. Kopā tika izlietots 8963 latu liels finansējums. Šobrīd paši jaunieši rūpējas, lai teritorija vienmēr būtu sakopta. Dažādu vietējo iedzīvotāju pasākumu rīkošanai ir izveidota atpūtas vieta ar galdiem, soliņiem un pavārdu. Ir iespējams grilēt un pagatavot piknika maltīti. Projekta mērķis ir sasniegts. Vilpulkas pagasta iedzīvotājiem un viņu viesiem ir iespēja piedalīties aktīvās atpūtas pasākumos un baudīt nodarbības brīvā dabā. Ir iespēja izmantot sakoptu vietu pasākumu rīkošanai, un bērni rotaļājas skaistā un piemērotā vidē. Projekta Pīlēna tīma peldēšanas skola realizētāji ir biedrības Gadsimtu griežos biedri. Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu iespēju piedalīties ūdens sporta aktivitātēs, apmācīt to drošībai uz ūdens un pirmās nepieciešamības prasmēm glābšanai nelaimes gadījumā. Projekta ieviesēji norāda uz vēl vairākiem svarīgiem aspektiem. Piemēram, iemācīt jaunietim novērtēt situāciju, analizēt sekas, saglabāt mieru un rīkoties adekvāti savām spējām. Veiksmīgu projekta darbību nodrošinās iegādātais inventārs, desantnieku piepūšamās laivas, peldvestes un cits ūdens inventārs. Kopējie projekta finanšu resursi ir 2088,90 lati, no tiem līderfinansējums 1880,01 lats. Biedrības līdzfinansējums 208,89 lati. Biedrības Gadsimtu griežos projekts ir unikāls un nozīmīgs. Kāds mērķis ir šodienas pasākumam? Laivas jau ir iesvētītas, patiešām labas esam nopirkuši, ļoti apmierināti esam. Jā, un šī ideja radās zināmā mērā to, kad neraugoties uz to, kad vadu biedrību Gadsimtu griežos, bet man ir arī tāda blakus aizraušanās. Es esmu arī jaunsardzes instruktors, tas ir gan vairāk tā teiksim, hobija līmenis. Jā. Un es saskaros ar šiem jauniešiem, kontaktējoties. Vienkārši man ļoti uztrauc lielējas statistika nepatīkamā, jāteiksim, visu šie negadījumi uz ūdeņiem, kas īpaši ir notiek vasaras brīvlaikos, ja, kad mēs visi peldamies un tā tālāk, ja, un tas arī tomēr izrādās nav tikai ar bērniem vien, tas arī ir pieaugušajiem. Ja. Un tad arī radās mums šī ideja, kad ir jāiegādājās dažas laivas, lai vienkārši mēs varētu veikt apmācību, ko, kā darīt, kā glābt, kā pareizāk. Protams, paši arī sākām mēģināt, un tad tas ir paši nozīmē, kad mūsu biedrības biedri, tādi jau esam 12, ja, sākām 4, jau esam 12, ja, doma biedri nāk klāt. Un izrādās, kad neraugoties to, ka vairāk esam bijušie militāristi, daži ir, teiksim, no apsardzes, no dažādām tādām vietām, ja, citi tikai vienkārši skolotāji, kā katrs, ja.
Izrādās, ka mūsu iemaņas ir krietni pa mazām, lai mēs varētu šādu lietu pasniegt. Jā. Mūsu nodarbības ir labas līdz noteiktam līmenim. Un tad radās šī ideja uzaicināt glābšanas dienesta vīrus. Griezos Valmierā pie glābšanas dienesta šefa, pie Skrastiņa Jāņa, laipni tikām uzņemti, jā, un vienmēr sakot, tika, kā saka, norīkoti speciālisti, kuri salīdzinot ar manām zināšanām ir galvas tiesa pārāk. Jā. Pats svarīgākais ir glābjot neaiziet pašam bojā, jo ļoti bieži notiek tā, ka aiziet glābj un aiziet abi bojā, gan glābējs, gan glābjamais. Un šeit ir patiešām ļoti svarīgi izvērtēt, ja, kāda, teiksim, metode, kas ir jādara, kādai rīcībai jābūt, ja cilvēks jūt, ka viņš nevar izglābt, labāk ir griezties pēc palīdzības vai meklēt kādu citu risinājumu, par kuriem arī stāstīja glābšanas dienesta vīri, ja, kaut vai, teiksim, 1,5 vai 2 litrīga pudele, ja, izliet ārā limonādi un ar gaisu, ja, viņš jau ir zināmā mērā glābšanas riņķis, un pats svarīgākais ir nebūt vienaldzīgam, nepaiet tam visam garām. Redzot to, ar kādu interesi jaunieši seko līdz notikumam un tas, ko viņiem šeit māca tieši, mēs runājam par praktiskajām iemaņām. Viņas ir nenoliedzami, viņas ir neatsveramas un viņas ir ne ar ko citu nesalīdzināmas. Jo pavisam cita lieta ir, ka mēs sēžam auditorijā, sēžam klasē un runājam gluži teorētiski. Bet tagad, kad jaunieši to visu redz un reāli paši to dara ar savām rokām, tas ir šādas lietas parasti nav pat izmērāmas. Viņas paliks viņiem atmiņā un tas ir pats galvenais. Mazsalacas novada domes projekts Putni salido mājās turpina jau aizsākto sadarbību līderfinansējuma piesaistējis Skaņākalna dabas parka labiekārtošanā. Ir veiksmīgi realizēts projekts Pastaigu taku iekārtošana. Šobrīd ir dzīvē realizēta jauna ideja – dabas iepazīšana eksponējot interesantas putnu skulptūras. Tās ir gatavotas no koka, kuri savukārt izauguši Skaņākalna parka teritorijā. Putnu dzīve ir atainota visā pilnībā. Gan līgstas vīšana, gan barības meklējumi, pat dziesmas un skaņas ir dzirdamas. Ar šo projektu tiek dots ieguldījums cilvēku izglītošanā, vērsta uzmanība dabas audzēšanas izpratnes veidošanai un vēlmei atrasties skaistajā Latvijas dabā. Kopējās projekta izmaksas ir 24 000 latu. No tiem līderfinansējums 18 000 latu. Kā tapa projekts un kāds ir stāsts par šiem putniem? Rudens periodā projekts bija atbalstīts, bija veikts iepirkums un tad sākās realizācija. Protams, šis ir stipri māksliniecisks objekts un arī māksliniekiem vēl bija daudz jāpiedomā. Visus papīru, protams, šeit nevarēja uzlikt. Nozīmīgs putns mūsu novadā noteikti ir bezdelīgi, jo mums ir bezdelīgi klintis un daudzās smilšakmenes klintīs dzīvo bezdelīgas. Kādas aktivitātes ir iespējams šeit, bezdelīgas mājvietā? Šie dabas elementi veidoti saistībā ar bezdelīgu. Bieži vien mēs redzam paralēlās drātes vai elektrības vadus, kur sēž bezdelīgas, un šeit arī tas ir attēlots. Un, protams, paši cilvēki to var izbaudīt, kā tas putns sēž uz tā elektrības vada vai uz vienas šņores. Tur ir stipri jāpiepūlās. Tur droši vien cilvēks nevar konkurēt ar bezdelīgu, bet mums ir arī papildus ierīces izdomātas, ja, lai varētu arī pamēģināt tiešām noturēties uz tā elektrības vada. Kāda ideja un mērķis ir vistu ģimenes mājvietas parādīšanai? Skaņākalna parkā dzīvo meža putni. Protams, vists un gaļi šeit nedzīvo, bet tā kā bieži vien daudzās saimniecībās, mājsaimniecībās nav vairs sastopami vists un gaļi. Tie ir tikai multenēs, televizoros un lielos kompleksos. Tāpēc mums arī vajadzēja parādīt, kāda ir vista un kāds ir gailis. Protams, aiz manis aizmugurē ir vistu laktas. Tur arī jāmāk ir vistai un gailim pa nakti pagulēt. Jābūt ir visu laiku līdzsvarā. Ko cilvēks droši vien savā miegā nevar darīt. Kā dzīvojās Pīle un ko mēs varam iemācīties šeit uz Pīles pastaigu takas? Protams, mēs atrodamies Skaņākalna dabas parkā, kurām cauri tek Salacas upe. Protams, upē dzīvo pīles dažādas pie mums. Tāpēc arī mums ir pīle šeit nozīmīgs putns parka teritorijā.
Mums vajadzēja arī atrast kādas atrakcijas, kas saistītas ar pīli. Tur ir pīlītes karuselis, šeit aizmugurē ir pīļu laipa, staigākā pīle. Protams, katram ir jāizmēģina, lai to saprast. Skatoties tikai multenes un lasot grāmatas, nav iespējams iegūt tās emocijas. Šeit mēs atrodamies pie zilītes žubītes. Bieži vien mēs ikdienā ieraugam tos lielos putnus, dzēņus, gārņus, varbūt vēl kādas pīles, ja? Bet šos mazos putniņus, kur pamatā skrien pa zāli un ir, protams, kādos kokos uzsēžās, ja? Bet mums viņas gribējās, lai cilvēki viņas var sataustīt, samīļot un paskatīties īsti, kādi ir, jo ikdienā viņas tik bieži nemaz neredz. Viens no nozīmīgākiem putniem noteikti ir dzenis, jo šeit ir ļoti lieli koki un veci. Un katrā ir kāda āla izveidojusies, dzīvo kukaiņi, un dzenim ir laba dzīves vide. Ir pārtika, ir kur paslēpties, un tāpēc viņi šeit dzīvo. Un tāpēc arī šeit mums ir dzēņa skulptūra iztaisīta. Biedrība Rujienas senioru māja ir realizējusi projektu starppaudžu dienas centra izveide. Tā ir vieta, kur nepastāv paudžu atšķirības. Senioriem partneri ir jaunā paudze. Tiek atrastas interesantas sadarbības tēmas un pasākumi. Kopējie projekta finanšu resursi bija 19 454,14 lati. No tiem līderfinansējums 17 508,73 lati. Kāds ir projekta rezultāts? Man bija prieks jūs redzēt arī pirms remontu uzsākšanas, ka jūs redzējāt telpas, kādas viņas izskatījās pirms tam, kad šeit bija operāciju zāle, kad te bija iekārtas, kas bija iemontētas savulaik būvējot jau vēl slimnīcu. Un šobrīd šeit ir dienas starppaudžu aktivitātes centrs, kur jūs seniori var nodarboties ar dažādām sev vēlamām nodarbībām. Ir izbūvētas lielas nodarbību telpas, kurā vienā gan var tikšanās organizēt, gan dzert tēju, gan diskusijas, gan lekcijas dažādas, un otrā, kur var praktiski darboties. Tur notiekās gan šūšanas darbnīca, gan maza galdniecība ir izveidota, kur ir mazas drošas iekārtas ieliktas iekšā, un arī šūšanas nodarbības. Kādas vēl aktivitātes notiek šajā dienas centrā? Šī gada pavasarī, izmantojot iniciatīvas fonda projektu, senioru aktivitātei tika izveidots kurs fizioterapijas nodarbībām, kur pirms tam tika sniegtas lekcijas par to, kā senioriem sevi saglabāt ilgstoši fiziski aktīvam. Kāds ir projekta mērķis ilgtermiņā? Šīs telpas tika renovētas ar mērķi veidot šeit starppaudžu aktivitātes centru, kurā satieksies dažādas paudzes. Un, lai to īstenot, mēs jau esam uzsākuši sadarbību ar nodarbinātības aģentūru, kas palīdzēja mums piesaistīt jauniešu brīvprātīgo darbu, kur aktīvi darbojās viena meitene pašlaik, bet mēs ļoti ceram, ka drīz varēs arī vairākas meitenes vai puiši darboties un iesaistīties, kas ļoti aktīvi palīdzēja senioriem gan zīmēt, gan dziedāt, gan iet ārā pastaigāties. Un šīs paudžu sadarbība ar to veiksmīgāk tika veidota. Protams, arī sākoties skolas laikam, arī jaunieši no skolas tiks iesaistīti vairāk un veidosies aktīvāka sadarbība. Mēs stāstīsim viņiem gan to, kas ir senioru aprūpe, gan to, kas ir senioru dienas centrs, kur viņi kopā var nākt no savām vecām mamām, varbūt tās darboties, spēlēt spēles. Sijā Mežabite ir realizējusi projektu pārtikas mājamatniecības atbalstam, aktivitātē, lauksaimniecības produktu ražošana un pirmsapstrāde. Projekta mērķis bija iekārtu iegāde konkurētspējas palielināšanā biškopības saimniecībai. Galvenais uzsvars bija nodrošināt bišu saimes ar kvalitatīvām mājvietām, moderniem stropiem. Viesturs Karlivāns ir pieredzējis bitenieks un saimniecības attīstībai veiksmīgi piesaista līderfinansējumu jau 2 reizes. Ir mērķis dažādot biškopības produktu, medu papildināt ar veselīgām un garšīgām piedevām, tādām kā rieksti, sukādes un sēkliņas. Bez tam interesants un pieprasīts produkts ir dabīgā bišu vaska sveces. Naukšķēnu novada jauniešu biedrības Nurmu karaliste realizētā projekta mērķis bija ierīkot sajieta namu, izremontējot māju Nurmu ciema Noras. Nams tiks izmantots ciema iedzīvotāju interešu kluba vajadzībām, lekciju vadīšanai,
vietējo iedzīvotāju sapulču rīkošanai, saliedēšanas pasākumu organizēšanai, pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai. Projekta realizācijas laikā ir bijušas jāpārvar būtiskas grūtības, uzkrāta rūgta pieredze. Par to pastāsta biedrības vadītāja Baiba Jirgensone. Projekts jau realizējās kā 3. gadu, man liekas, pēc. Un viņš diezgan grūts tādā ziņā, ka tie būvnieki viņi tā piemānīja un paprasīja naudu, lai ātrāk varētu nopirkt logus un jumtus un pazuda ar visu naudu. Līdz ar to nācās ieguldīt pašiem savus līdzekļus, lai varētu uzlikt gan jumtu, gan ielikt logus, kas jau bija demontēti un varētu to māju vismaz daudz maz saglabāt. Tad lēnā garā ieguldot savus līdzekļus, mēs strādājām tālāk un lauka atbalsta dienests nāca pretīm un ik pa laikam pagarināja termiņu, lai varētu nobeigt un būt viņš tādā stāvoklī, kad var nākt iekšā cilvēki un darboties. Un vēl nav īsti pabeigts, mēs gaidām 2. kārtu, kad varēs arī ārpusi. Mēs, protams, iesniedzām tiesā visu prasību. Tiesa, protams, atzina, ka mums ir taisnība un viņam būtu jāsamaksā mums, bet drīz vien pēc tam viņš iesniedz maksāt nespēju. Viņam bija arī bankai parādu un visus tos īpašumus, ko viņam tiesa izpildītāji pārdeva, visu tā nauda aizgāja pārsvarā bankai.